Bet nu šodien cita spēle, tā kā skatīsimies, kā tad veiksies spēlē. Nu savukārt ar hat-triku, ja 3 vārtu gumi viscēlās viņa komandas vietas Roberts Trofimenko. 10 spēlēs, 9 panākumi. Un tad jau sākot tālas komanda, bet pastīsimies šo momentu. Apturēts uzbrukums. Un Ķeko var doties uz priekšu. Aktīvi cīņa šeit pie apmales. Un šeit piespēle bīstama un glābi Emīls Zīverts. Stratens jau izbumbiņu spēlē. Nagliņš izdara metienu. Namļinskis visur. Jansons ar bumbiņu. Melgailis. Un bumbiņu ir vārtos 1-0. Ķekava atklāja šīs spēles rezultātu. Vēl viens moments apturēt šeit uzbrukums Orlovs, piespēl Celmiņam, Celmiņš pats ir metienu un vārtiem 1-1. Celmiņš izlīdzina šīs spēles rezultātu. Nu un fantastiski šajā spēlē aizvadīja Tomas Kristofers Birstiņš, kuram bija 4 vārtu gūmi. Nu savukārt Kevinam Šmitam bija 5 rezultāts punkti, 1+4 un te vēl viens moments. Endijs Kleistraus no vārtu priekšas varēja panākt 2. Nu jā, tie 16 vārti jau bija liels ielas pamats, ka nevarēja atspēlēties. Krīt šeit abu komandas spēlētāji, tiesneši Svilps šeit seko. Jau minēja viņa vecākais brālis Ralfs Olds šodien. Metiens šeit Cekaravs. Namļinskis atvair to. Spēl Ķērānām. Un varbūt tagad iespēja. Un vārti 2-1. Kociņš gūst vārds. Kļūdās šeit ķekavieši, sākot jaunu uzbrukumu. Kā trešā komanda viņam tā ir virslīgā. Pagājušajā sezonā viņam sāc komandā nebija vārtu guma, tā kā varam apsveikt arī Kociņu ar pirmajiem vārtiem. EBK sāc krāsās. Šeit piespēl uz vārtu priekškrīt. Un šeit būs Bulīts piešķirts Lukā. Un vārtu pārliknis. Neizdodas Eglītim pārspēt Zīvertu. Un labi iespēja tagad ar ķekavniekiem. Celmiņš. Pats izdara metienu un trāpa vārtu ārējo tīkliņu. Spēlē Orlovām. Orlovs Celmiņam uz vārtu priekšu neizdodas. Aizskatu labi saspēle šeit EBK sāc komandai. Saglabā Ādrišnieku bumbiņu. Osītījis. Pats izdara metienu Namļinskis. Uzsit tur Celmiņš pa Namļinski, apturēt spēle. Rezultāti periodu izskaņā. Spēl šeit Kleistrovām. Grādzēns piespēl Bliskām. Bliskā šeit. Un vārti 2-2 izlīdzina rezultātu. Ķekavas komanda. Viņa tātad soda metieni, ja Bulīti uz sācu vārtiem, bet Renārs. Osīts ar bumbiņu. Piespēl Orlovām. Orlovs, labs Orlovs metiens, atvēļ Namļinskis. Orlovs piespēl Šmitam. Šmits, atvēļ Namļinskis. Gradzens. Kreistrovs. Luiska, labi šobrīd Ķekava spēlē sāc aizrības zonā. Viltīgs šeit metiens Gradzena izpildījumā. Kā nu ļoti aktivizējusies Ķekavas komandas spēles otrajā periodā. Nagliņš. Un pāri vārtiem. Kas par momentu šeit? Gradzens. Gradzens šeit netiek līdz vārtiem. Viņa metiens. Sākot tagad tiesneši Svilpe. Tātad tāds komandas rindās. Pievienojās spēlētājs no Polskas komandas. Un ir bumbiņu vārtos. Savos vārtos ieraida sāc bumbiņu. Mēģiens atvērt Zīverts. Ķērāns pietur bumbiņu. Jansons šeit uz vārtu priekšu un tiek šeit līdz metienam. Nagliņš. Un labi šeit spēlēs Zīverts atvēra.
Tā kā labi iespēja šeit Ķekavai gūt vārtus. Vērosim šo momentu. Un Mumiņu vārtos 4-2. Orstē ir vārtu autors. Vaivots izdara metienu. Un Namļinskis atvēra Kasparu iespēju šeit no vārtu priekš. Orlovs. Celmiņam. Un šeit Namļinskis Paltastis glāb savu komandu no vārtu zaudē. Jansons. Zīvērš jau un Jansons no vārtu priekšas. Raida atlēkušo bumbiņu un 5-2 panāk Ķekavas komanda. Komandas kapteinis. Te uz vārtu priekšu Ostam, bet tagad Šmits var doties priekš. Šmits piespēl Celmiņam, Šmits un Mumiņa vārtos. Skaista izspēle ÖBK sāc. Un Kristers Orlovs ir vārtu autors. Un labi spēlē šeit aizsardzībā sāc komanda. Tagad jau Rāls Stratans var nodemonstrēt skaistu uzbrukumu. Tiek obturēts arī Rāls Stratans. Jansons aktīvi tur cīnās, saskrienās šeit Ķekava. Iedzīvojas tur savainojumā viens no Ķekavas. Tā kā abas komandas tabulā atrodas vienai otrai blakus. Jansons un Bumbiņu vārtos. Klāvs Jansons gūs savus otros vārtus šovakar. Komandas pieredzējušākais spēlētājs. Jau no pirmās sezonas ÖBK sāc ir virslīgā. Un šeit vēl viens moments Stratana izpildījumā. Labi spēlē Ķekava aizsardzībā, var dodies uz priekšu. Un Bumbiņu vārtos 7-3 panāk Ķekava. Nāk viņš ar Bumbiņu spēlē. Stratans. Namļinskis skaisti spēlē vārtos. Atver tālu piespēle uzreiz Namļinski izpildījumā. Un šeit ieldo vārtos. Paliek šeit Bumbiņu Ķekavai. Stratans. Atver šeit Namļinskis. Bārus. Un Endijs Umbarts Bārus tukšos vārtos gūst vārtus. Un panāk 8-3 šajā spēlē. Un šeit bīstams moments, metiens vārtī 9-3. Panāk Ķekava 6 vārtu pārsvars. Tiks uzņemta Cēsu Lekrings komanda. Orlovs. Tuz. Vēl noja. Orlovs tur Tomam Gradzenam. Pārāk spēcīgi šeit. Un tādējādi arī. Un Kociņš atzīts pa labāko. Sāc komandā jau teica pirmais vārtu gūmis viņam ÖBK sāc komandas rindās. Tā kā noslēdzam mēs šo translāciju šovakar no Ādras sporta centra.